Čau visiem! Kādu laiciņu nav bijis video, nu nekas. Šoreiz tā kā video ir gatavs beidzot. Šajā stāstā būs verandas jumta konstrukcija izbūve. Nu, tā, pa biškam lēnām iet viss tas pasākums priekš, bet, viss notiek. Nu, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like, ja nepatīk, dislike, jo varētu būt, ka kādam arī nepatīk, es tā bišķis, kā jau, amatieris būdams, bet neko. Un, ja neesat abonējuši šo kanālu, droši abonējiet un gaidam nākamos video. Tā, turpinām skatīties. Sākam uzstādīt mūrlapu, stūri vietās, izāģējam ārā, varētu savienot. Šajā gadījumā izmantoju mūrlapu 10x10 centimetri. Protams, arī izborēju caurumu mūrlatai pretī vītnestieņiem, lai varētu salikt kopā un pieskrūvēt pie betona vainaga. Kad viss ir saborēts, saliekam kopā. Šajā video var redzēt, kā tiek demontēta man jumts esošai mājas jumta slīpuma pusē, tur, kur nāk klāt verandas jumts. Protams, noņemam visu nost, prātīgi. Jumta segums ir demontēts. Šeit sāks veidot klāt jumta spāru konstrukcijas. Šeit tieši sanāk uz krēsla, tā kā ļoti jauki. Pagaidām tiek saskrūvēts tā viegli, kamēr izveidos visu konstrukciju un tad kārtīgam skrūvēm tiks skrūvēts. Pagaidām ar parastām skrūvēm tiek saskrūvēts, pēc tam skrūvēs ar būvskrūvēm vai ar naglām. Pirms visu demontē jānostiprina šīs spāras. Tad palikšu pagaidām apakšā šo dēli. Tad skatīsies uz priekšu. Tā, papildus stiprinājums ir uztaisīts. Varam turpināt ārpusi. Uztaisīt tādu paštaisīts maināmais leņķu mērs. Tā vieglāk būt nofiksēt leņķus.
Tā, sateknes vieta jātaisīja. Tagad es iezīmēju precīzi, kā man vajag, kā aiziet uzreiz plašumā. Nu, jānogriež nost un jāliek sateknes. Paldies, ka noskatījāties. Ja jums patika, spiežam like. Ja neesat abonējuši, abonējam.